Bija parasta diena zem ozola. Tās iesākumā Pīlei neprātā nevarēja ienākt, kā ar labu padomdevēju un ticību saviem spēkiem ir iespējams paskatīties uz pasauli. Lietuvas centrālā banka šo pēcpusdienu nolēma apturēt Snoras bankas darbību un atcelt tās valdi. Un šobrīd studijā esam aicinājuši Latvijas Krājbankas valdes priekšsēdētāju Ivaru Priedīti. Kas ir noticis? Noticis tas, ka ir nomainījies mūsu akcionāra akcionārs. Uz Latvijas Krājbanku tas nekādā veidā nespēja atstāt tiešu iespaidu vai finanšālu kaut kādas problēmas. Es jums kā Zviedrijas finanšu uzraudzības inspekcijas tieši banku departamentu vadītājiem lūkšu vēlreiz uzsvērt visiem Swedbank klientiem Latvijā, kāda ir šobrīd informācija par Swedbank, cik stabila ir šī banka? Swedbanka ir stabila iestāde, viņas kapitāls ir pietiekams tiem riskiem, kurus viņi ir uzņēmusies, pietiekami sagatavojusies arī negatīvākiem ekonomiskam stāvoklim. Un tas ir vērtējums, ko esam izdarījuši mēs, kā atbildīgā uzraudzības iestāde, un tādu līdzīgu secinājumu izdarījusi arī Zviedrijas centrālā banka un arī Eiropas banku uzraudzības iestāde, kas tieši kā pirms nedēļas ir publicējusi visu Eiropas lielāko banku stresa testu. Kāda iespēja tas atstās uz Latvijas tautsaimniecību kopumā? Cilvēku šo naudu pēc brīža atnesīs atpakaļ vai iztērēs? Es domāju, varētu runāt par diviem efektiem. Īstermiņa efekts ir, protams, tas palielina nestabilitāti finanšu sektorā un arī tautsaimniecībā kopumā. Un es pat domāju, ka šis vairāk ir tāds kā uzbrukums nevis tieši Swedbankai, bet vairāk finanšu sektoram kopumā un Swedbank kā tirgus līderim. Vidējā vai ilgākā termiņā, protams, situācija nomierināsies un šī nauda atgriezīsies banku sektorā.